Labdien, labrīt, labvakar visiem klausītājiem un visiem skatītājiem. Mums šodien studijā ir ieradies viesis. Vai viesim ir kas sakāms? Saki kaut ko. Nu? Pirms tam tev bija tik skaļa balss, tu varēji pusi māju pierunāt. Nu, padzied to dziesmiņu par Ēriku. Ne? Nebūs labi. Viņš tomēr atsakās no intervijā. Hačiks sakautrējās tik līdz ieslēdz kameras. Tā jau bieži vien ir. Tā jau visiem ir, jā. Tādi cilvēki, kuri ar kuriem runā, viss tik super, tik tāds bagātīgs stāstiem un es kaut ko tik līdz ieslēdz kameru tā apklust. Nu, jā, tā. tas ir ļoti jocīgi. Ļoti jocīgi. Ko skaņa? Lai fonā paliek. Fonā paliek suņirei. Šis laikās, pēc vasaras, pēc sniega suņus biežāk. Kad es iedomājos, kas ej kuldīgi ap kādām mājām un sāk, ja suņu šā fonā, kāds rudens vai pavasars saistās. Tagad viņi redz visu tās kaks, kas ir pa ziemas astrādāts, kad atklājās zemi, tad viņiem ir tāds, viņi trako vienkārši ārpēc, bazies šiem kakām. Šis nav rekords, tātad 1 minūte 10 sekundes mēs jau pa kakām runājam. Tas ir, pat nav top 5. Tev jāpēc, kad sākās epizode to, ka tu uzliec tos diarrhea sounds. Nu jā, pareizi, skaidrs, jā. Sorry, nav nekāds rekords. Guinness rekorda grāmatas pārstāv iet prom. Atgādināsim, protams, arī par to, ka Nu labi. Pagulzais to Wii un suņus kopā. Tas ir vairīgi. Jo suņi jūt, ka nāk tā bumba viņas Okay. Nu labi. Jā, ko tik nevar samiksēt? Jā, mums ir pēdējā laikā tādi mikseri esam kļuvuši. Miksējam visādas skaņa efekts kopā. Tāda Hačiks mums kaut kur apkārt ir. Tie, kas nesaprata, varbūt un klausās tikai audio formātā. Paklāja, lūdzu. Ai, pohuj mīs. Visu jau var viegli pateikt. Visu jau var izmazgāt. Nav jau mans tas. Nē, devoši mīst. Es neiebilstu, ka Dāvis studijā piemīst. Nu tā, super. Kā tad mums iet visiem? Ļoti labi. Viņš šeit cīsā mājās kaut ko dzīvoklī? Nē. Viņš iemācies laukā? Nu, viņš parasti teikt, ka viņš tiek vests laukā. Viņam ir savs paklājiņš nolikts vannas. Viņiem nav kastes kā kaķiem. Kastes? Nē, netaisa tāds kastes, kur viņiem... Kaķiem urīns ir daudz tāds smirdīgāks, tāds pretīgāks, man liekas. Es garšojas abas, zinu. Vienam ir vairāk un mamīgi garša. Varbūt kādam ir arī kastes, man nolikt paklājiņš ir vannas istabā, ja viņam šausmīgi kaut kur vajag, lai viņš tur varētu darīt. Un tas jau vannas istabā labi, pēc tam var nomazgāt uzreiz. Nu jā, tur tās flīzes, zinu. Patīk suņus izsēn, ka tu apnīsi koku vai kaut stāpģi, ka tu ej tāds savu, kāds cits bijis, viņš momentā pacēl kāju. Cilvēkiem arī tā vajadzētu. Jā. Man tas liekas vienkārši pilnīgi kreizīts, kaut kāda sci-fi novela, kad iedomājies, ka tie suņi pēc smaržas spēja noteikt, kurš suns katē ir bijis pēc cik ilgu laiku. Kā viņi pasauli redz citādāk. Mēs ar acīm skatāmies, viņi uzņem informāciju pasaules ar degunis vairāk. Mums jau līdzīgi. Nu jā, Nē, mums ir TikToks priekš tam. Ja man bija, ka es iekāpu kādā otrajā tramvajā. Mums vienkārši iekāpu savu šeit bombas kaut kur. Nu tieši tam bija bombas. Es sajūtu visu tās pasaules smags vienlaicīgi. Es kāds to varēju pateikt. Es kaut kad vienreiz braucām ar tramvaju no 11. kas brauc no Meža parka. Un tur ir kontrole iekāp iekšā tieši. Un tā kontrole ierauga, ka ir kaut kāds bombas skāpt iekšā tramvajā. Un viņi pieskrien pie durvīm, aiztais tās durvis un kliedz, nenāks iekšā, ej prom! Mēs nevaram saprast, kas notiek, kad mēs sākam braukt. Viņi pagriežās par visiem, ja viņi ļoti skaļi uzvedās un tā ļoti pievērs uzmanību. Es jau viņu patās no viena izmetām ārā. Tāds smird, jūs te negribētu, jūs raudāt, ja viņš te iekāp iekšā. Mēs jūs aizsargājam. Bet tie divi džeki, viņi bija tik nenormāli. Viņi jutās kā misijā to darot. Viņi katrs pie savām durvīm skrien, stumji viņi projām met, viņi mēģina mest ārā. Un abi divi tā sadarbojās. Tu pie tām durvīm. Bet tam bija tik priecīgi, viņi to izdarījuši. Man liekas, ka viņiem tā bija dienas labākā daļa darbā. Ļoti labi. Vai es zinu, var zināt, kā izskatās pusbombas. Ir bombas un ir pusbombas. Pieņemsim vīrietis ap gadiem 40, 50. Pālī pilnīgā un netīrām drēbēm, bet var redzēt, ka mājas viņam ir. Jā, Viņš nenēsā tos 5 maisus ar mājaslēm. Un vienreiz man bija situācija tramvajā, pirmajā, ja nemaldos, ka 3 pusbomži, kas tādā kunga prātā bija,
ka viens bombzis, kurš smirdēja tā, ka pusbombži aizgāja projām. Tas ir tāds nopietns gadījums. Jā, tie bombiši pašā viņiem, ka nejūt. Viņiem ir tā deguns ir tā teikt aizlipis. Viņi nevar būt, ka viņi nav vispār, viņiem ir tā. Jā, viņiem ir tie receptori pārstrādājušies, tā teikt, smaržas uzņemšanas, un viņi aizgājuši atvaļinājumā, ir jau pensijā. Jā. Un viņi, visticamāk, jau paši nejūt. Visticamāk, arī citas smirdīgās smakas nejūt. Viņi ieiet vietā, kas nesmird, viņiem tāds baigi dīvaini, kaut kas nav kārtībā. Bija pa autobusiem. Mums ir jāizsaka līdzjūtība tiem diviem, kas māca būs no Rīgas vai Kuldīgu uz Ventspili. Viņi nomira tie, kas mašīnā. Tikai tie? Tā mašīna pilnībā samīcīta bija. Tie, kas divi cilvēki bija mašīnā, tie divi, tie, kas ieskrēja tajā busā, tie nomira. Vislielākie miesas bojājumi bija šoferim, jo viņi tieši šoferu vietā ieskrēja iekšā. Un pārējiem cilvēkiem, vai kaut kādiem dažiem ir lausta kaut kāda kaula vai kaut kāda sasituma, bet visi tie, kas autobusā. Jā, bet autobusā. Es domāju, kā bija ilgākais autobus, tagad viss drošākais. Nē, viņš nekrīt grāvī vienīgais. Vai no Klīnas, jā. Tankā varētu būt drošāk. Tankā bija drošāk. Kādā valstī Latvijā, jā, Ukrainā netik ļoti, bet tev šauj. Tas gan. Nē, kā bija, tas vieglā mašīna bija vainīga. Bet, zinot autobusu vadītājs, kā cilvēku tips, viņam tas vadītājs nepaspēja noreģēt, jo viņš pa daudz smaidīja. Viņš tikko bija neielaidis grūtniec iekšā autobusā. Viņš teica, es mīlu nakti to jau no veciem. Man ir vārds sajūta. Tur bija tā, ka, kad aprakstu lasīja, tad kaut kas taisīja, kā vienmēr apdzīšanas manevru, pilnīgi vietā. Slaveni apdzīšanas manevru. Jā, un autobus vienkārši grieza noslēdz, lai nav avārija, bet avārija bija. Nu, bet tev jau arī tas Twitterī, tas Veinpark džeku video, tas, kas... Viņi noskatījās kāds 10 reizes, un viņš domāja, kā var būt tāds idiots. Tā ārā nostādīt un kas bija attiecīgi. Klausītāji mājās izstāstīt, vai Venīpak šoferis, tāds firmas ir Venīpak, kuru mēs šobrīd nodiršam. Jā, viņi pelnīja. Viņu šoferis, laikam, ka viņas piegādā pakas. Tagad DPD vai kas, kuriem ir delivery pakalpojumi. Un tajā video pirmkārt jau tas Venīpak jau apdzēna to filmētāju mašīnu, tā, ka vispār knapi fūrēja garām aiziet. Kur viņi beigās izbrauc starp divām fūrēm, būtībā tas busiņš cauri jau. Pēc tam viņš aizbrauc tālāk. Un vēl tā, ka fūri dabū malā griezt. Jā, fūriem ir no ceļa noskrējis, lai viņi vispār varētu ielaist to mašīnu, lai pretējā fūri 20 sekundžu laikā divas super droši savārīja momenti, kur tu tur varēja. Zin kā vēl vienā reizē var gadīties tā, ka tu sāc dzīt un tu nepamani tāds, debils senāts, bet divas reizes pēc kārtas to dara, tas vienkārši parāda to, ka tas šīs vienkārši atsaldāts. Tas tur vajag vienkārši, protams, ka tiesības vispār viņam vairs nevajag, un viņam vajag par slepkavības mēģinājumu sēdēt cietumā, es uzskatu. Jo kas tad tas ir cits slepkavības mēģinājums? Tas tā Latvijas ceļiem kopumā tieši šī iemesla dēļ. Tu vari braukt visprātīgāk, vismierīgāk, kā tu gribi. Nebūs kaut viens idiots, kurš līdīs starp tevi un fūru, lai apdzītu. Un beigās tāpat es to priekšā stāvētu. Bet tas ir, ka mēs braucām no Lietuvas. Tikai stūrēja no Kaunas. Jā. Visu Lietuvu. Perfekts ceļš, viss, nekur neviena apdzīšana, nekas bīstams. Iebrauc Latvijā uz Bauskas šosejas. 3 avārijas situācijas bija. Tas jau arī šis bija uz Bauskas šosejas. Nu, bet, protams, kur tad citur? Sveiciens Bauskai. Bija kaut kas vidīgs, kas gāja autos, ko viņi palika nostīties, ka mums pat tā lielo, ka daudz joslas uz tilta. Viņa mašīna brauc taisa, viņam vajadzēja pa labi nogriezties. Viņa nokavē, viņa fiks apstājās šosejas vidū un mēģina tomēr pa labi, bet jau nevajag tādu nokavē. Viņš apstājās, un cits mašīnas, zināt, tu pamatos, bet viņš apstājās, viņa bremzēja, ko smagais vēlās, viņa nepamanīja. Tu smagais, bet tur sāk bremzēt, iet uz sānu, un viņam bija norabežojums malā tam tiltam. Viņš ļoti augsts bija. Bet smagais, tas smago baigi neietekmē, viņš smagais iet uz sāniem, atstās un pārvaļās nahuj pāri, 40 metri augstumā, cik tie lielie tilti, kas augšā. Vienkārši nahuj novaļās lejā, tās vienas mašīnas piestāvja, es nokavēju. Es apstāšu šosejas vidū un tā lēni pārkārtošos uz labo pusi, kad cīt mazs 90. Ja tā būtu vieglā mašīna, viņa būtu iepisusies malā un tad, ja es sastos. Bet tikai smagais būtu pārgāzies pāri. Un tieši smagais. Tāds sīkumiņš. Jā. Super. Tā, lai vispār tilts sabruka vienreiz. Jā. Tagad Islandē būs lielās problēmas. Kas tur būs? Ervīzija nepiedalīsies? Var gadīties, jā. Tad gan problēmas. Tur vulkāns liels plāno izvirst. Tur jau. Tiešām Islandē?
Jā, Islandē. Ja es lasīju vakar, ka pie Neapoles. Jā, arī tur runā par to, ka nāks un kaut kur Indonēzijā beigās zemestrīces notiek, kas tā kā parasti. Tas, ko mums vēl tagad vajadzēja pie šīs situācijas. Jo tāpēc, ka Islandē tur bija 48 stundu laikā 1000 zemestrīces. Jā. Un, kā tas ir iespējams, man var pateikt, ka 1000? Visu laiku. Kurā brīdī tās jau ir 2 zemestrīces, nevis viena? Tāpēc, ka viņas var 2 vienlaicīgi būt 2 dažādās vietās. Kad viņi sākās un beidzās? Tāpēc, ka ir kaut kāds viens centrs, no kurienes nāk. Tas kāds centrs? Barona? Nē, tā kā zemestrīces centrs kaut kāds jau ir. Kā viņi rēķina. Viņš jau tur viss kaut kur notiek. Viens pēc otrs. Jā, bet kāpēc tā nevar būt viena Jā, zemestrīce? viena ilga. Tāpēc, ka tur ir tajā brīdī, kur vienā vietā, kur kaut kā tās plāksnes vai zemes masas saberzējās, tur ir viena. Un, ja 2 vietās vienlaicīgi notiek, tad, ja notiek Islandē un Itālijā zemestrīces, vienlaicīgi tā ir viena zemestrīce. Bet zemestrīcēm parasti dod vārdus vai tikai viesuļvētrām? Viesuļvētrām dod vārdus. Kāpēc zemestrīcēm nedod? Iedomājies tagad Islandē. 1000 vārdus, kur mēs dabūjam. Tāpēc, ka vētras tu zini pirms faktu, un pirms faktu nosaka, nāk tur Juris nāk, tur Saša nāk, un tā tur tā kā, bet zemestrīces jau, pēc tam. Viņš notiek pēc tam jau, ko tur vienkārši, Ir īpaši, ja tev 3 bijuši, vajadzētu kaut kā. Bet pēc tam jau varbūt nosauc. Vienkārši jau kādas rēsnas sievietes vārtā nosauc. Šī bija tur tā un tā. Jā, bet tur ir šobrīd Islandē viena pilsēta pilnībā evakuēta, jo tur zem plīst pušu visu laiku. Tur ir tā kā, piemēram, Zeme plīst pušu? Jā, tur ir pilsētas vidū vienkārši pāri ielai un starp mājas sētām ir tāda liela plaisa, no kuras nāk dūma visu laiku ārā. Jo tur tā magma staigā un viņi sāk nākt tā kā augšā pie tā vulkāna. Un tur vulkāna izrunums varētu būt diezgan liels. Es gribu, lai Islanda neuzvar Eirovīziju. Es negribu, lai tur rīko. Var gadīties, ka neviens nevarēs aizlidot uz Eirovīziju. Atceries, kā bija toreiz, kad izvirda tas Islandes, to ļoti sarežģīti nosaucamais. Jā. Tām arī nosaukumu dot. Tas jau vulkāns. Tas jau vulkāns, jā. Un kad tas izvirda un putekļi tika izmest ārā tik daudz, ka tur cik kaut kāds 3 mēnešu lidojumi tika atcelt. Ne visi, bet no sākuma visi, un tad pakāpeniski lēnām tikai vērās vaļā. Šausmas. Tā kā tā arī ir gadīties. Nav ko lidināties, lai brauc mašīnu. Jā, pa šitiem ceļiem. Ar vienību pa kautu mašīnu visu, lai brauc. Bet smaši tieši palīdzēs Islandē Eirovīzijā. Jo tagad šovs viņiem būs. Zināmais, kāds Islandē vai Izrēlē jau šovs būs. Jā, piedalīsies šogad. Izrēla, Ukraina, kurš abi čīkstējas par to, ka viss liks. Un ja iedomājies, ja vēl Islandē kaut kas paspēja notikt, tad viss, ko mēs tagad darīsim? Kurš tad tur? Izrēlē bija šī vieglāk. Mums tik grūti. Man sāk īkšķi sabēt no tā, kā es metu bumbas uz tās gāzes. Man kā pilotam. Man krampis rokai. Pieminiet man dziesmā, ka Ukrainieši bija šauja bombardēt. Labi, ej, lūdzu. Možda būs Islandes dziesma mīl kā zemestrīce vai kaut kas tāds. Bet Latvijā nevar dziedāt tādu dziesmu. Mums nav bijusi tagad. Mums ir tikai par šoferu avārijām kaut kādā. Es maucu pie tevis un neskatos ceļu. Mani kasa no ceļa. Labi. Par dziesmiņām runājot, es atgādināšu visiem klausītājiem, skatītājiem un vienkārši entuziastiem, ka mums ir Aglonas radio balsojums. Un es iegāju tajā balsojumā vakarā aizvakarā, un tur ir šausmīgi maz dziesmu. Tāpēc, lūdzu, mīļie draugi, iesūtiet savas mīļākās Aglonas radio dziesmas. Visas, ko mēs jebkad esam klausījušies. Jā. Šobrīd vadībā ir, kā sauc to? Goldingen? Jā, to brīnišķīgo dziesmu. Liela dzintars, vai kā sauc tas otrajā? DJ Balīžvērs tā to. DJ Balīžvērs, jā. Es arī pievienoju kādu dziesmu, es ceru, ka Normons apstiprinās. Vai kas tur apstiprina? Normons apstiprina, jā. Normons apstiprina visu, un tad sūtiet lūdzu dziesmas savas arī. Vai varat paši iedziedāt, ja gribat? Jā, paši droši varat ielikt YouTube, un jūs varēsiet iesūtīt. Jā, dziesmas tur noteikti lieciet iekšā, ejiet balsot par labākajām dziesmām. Obligāti, ja tur maz arī balsu. Jā, nav liela aktivitāte. Un kur jāiet balsot, pasaka lūdzu Dāvi, bizevaļā.lv vai ne? Bizevaļā.lv, tad izvēlieties meniju, kur ir burgerītes, uzspiediet to, un tur būs Aglonas radio 2023. Un tālāk jūs varēsiet, no sākuma atvērsies loks, kurā jūs varēsiet pievienot dziesmas, bet augšā ir poga apstiprinātās dziesmas. Jūs uzspiežat to, jūs varat arī balsot. Tā kā Labvakar, Latvija. Labvakar, Latvija. Jā. Citās ziņās, kas... Vai mēs izsludinām talantu konkursu? Jā. Izsludinām talantu konkursu!
papildus arī pasākumā, lai pasākumu padarītu vēl spilgtāku, vēl interesantāku, vēl grandiozu. Bija vaļā laiva pasākumu, bet šeit, man liekas, 11. decembrī. 11. decembrī, bet es domāju, ka visi tie, kas ir nopirkuši biļetes, jau zina, ka tāds pasākums būs, un visiem citiem vairs iespējas īpaši nav. Jo biļešu jau vairs nav. Biļešu pat pa lielam vairs nav. Nokavēju. Un mēs otru šovu, mēs nevaram izsludināt papildus šovu tādu pašu. Ar tiem pašiem jokiem. Jā, ar tiem pašiem jokiem. Jā, tā kā mēs nofilmējam, mēs iemācāmies no galvas. Un tad iet nākamie. Un atkārtojam. Jā, Ansis var papildus šo taisīt, kāpēc mēs visi var, jā. Vēl ir kaut kāds pāris biļetes palikušas, bet tas arī var aiziet, kamēr epizode būs izlaista. Tas jau vairs arī nav. Apsveicam, mēs esam izpārdējuši palādījumu. Apmēram, jā. Lai gan parādījumu pa īstam izpārdeva Ansis. Mums ir krēsli, mēs nevaram tik daudz kā Ansis sabās tur cilvēks, diemžēl. Līdz Ansis koncertam mēs noliksim, bet mūsu koncerts tātad. Jā, un tātad 11. decembrī mums arī būs atsevišķa sadaļa talantu konkurss, kurā mēs aicinām visus mūsu biznesa fanus, kas grib nākt ar mums uz skatuves, nākt un parādīt visiem pārējiem biznesa faniem, ko viņi spēj, ko viņi prot. Savus talantus, visi talanti būs labi novērtēti. Mums dar jebkāds talants, jo dīvaināks talants. Amerikas Got Talent mums būs Aglona Got Talent. Aglona Got Talent, jā. Vai Bize Got Talent? Bize Got Talent. Iesūtiet Bize vaļā @gmail.com savu pieteikumu. Var sūtīt video, var sūtīt tekstā. Vienalga tā kā brīvā formā iesakot, ko jūs gribat darīt. Tas var būt labs stand-up bits, tā var būt arī kāda dziesmiņa, ko jūs varat nodziedāt. Skaļa atraugāšanās. Tas var būt pilnīgi jebkādu talantu. Jūs varat arī pāros darīt. Tagad skatījos. Pāroties arī. Laist. Es māku ļoti labi laist. Ļoti labi laist. Labākais laidējs no laidiem. Vai kāds ļoti nesmuki prot uzvesties. Piemēram, es redzēju, tiktu kā tāds labs trends bija par to, ka ir tāda spēle, tā kā Guess My Fart. Tieši pirms tev iznāk pirmdienas, tu prasti, kā Guess My Fart. Lai tas uztaisa skaņu tādu. Uztaisa tādu skaņu, un tad tas kā pāris nāk uz šito spēlē. Un bija tik tā kā kompilācija, kur tā kā kādiem 10 cilvēkiem bija sanācis uzminēt tieši, un tas tā kā, bija ļoti iespaidīgi, ļoti izklaidējoši. Ja jums ir tāds, piemēram, pārī tāda ķīmija, ka jūs viens otru pazīstat, tad... Varbūt, ja kāds meklē otru tādu, ja jūs varēsiet iepazīties pasākumā, būs atsevišķa telpa, ko parasti sauc par tualeti. Bet mums tā būs. Īpaši šim gadījumam rezervēta. Ir tā kā 3 toaletes, vīriešu, sieviešu un tad minēšanas toaletes. Iesildās pirms uzstāšanās. Tajā brīdī tu ieej iekšā tajā būdiņā, kur tu parasti aiziek kakāt. Jāpasakās, tu būsi minētājs vai pirdējs. Es tur tajā brīdī pirdējs, un tad tu pēc pirdiena izvēlies. Tā kā dating shows, bet kurā tu pēc pirdiena izvēlies. 100 punkti Japānā tāds jau ir 100 punkti. Tas būtu ļoti labi, ja tev no sākuma pirmā, pēc pirdieniem vienkārši katrs pirdiens. Es izbalsoju šī pirdienas man nepārāk patīk. Vai ko dating show pēc smakām? Un katram ir savs mentors, tā kā X-faktorā, jā. Tagad izbalsot, jā, uzkāpes, nebētājies. Pat zēmu paņēma, mēs runājam. Tā ņuha kā mentori, tās, šis palīdzēs. Un tā ņuha nāk un arī saka, nekas manā pirmā sezonā nesanāk. Paņemš to čilī, tev būs labāk. Izmanto to baby powder, lai to nesvīs dirstiņu. Kontrolē to vairāk. Tev vajag sausu dibenu, lai labi skanētu. Es vienkārši tāds, slapši arī tur ir. Slapši man vēl labāks. Slapšs pirdienas ir tomēr. Bet tas ir augstāks līmenis, man liekas. Spēt tā kā paņemt. Vajag sākt sauso, jā. Jā, vajag sākt sauso, jā. Iesācējiem. Tas tāpatās kā tiem, kas ceļ svarus, ka viņiem vajag pūdu ar rokām, lai neslīd. Tāpatās jau vajag pirms sacensības. Tā kā Lebrons Džeims, ka viņš sasmērē pūdu un tā izšāp, tad sasmērē dīrs un tā izšāp. Var sakot, talantu iespējas ir plašas. Jā, tā kā sūtiet. Jūs ātri lasat, vai jūs lēni lasat? Jā, mēs izvēlēsimies 3 un... Vairākus. Varbūt par 5. Tas būs ļoti Hačikam ir viedoklis. Jā, tu būsi žūrijā, es to apsolu. Un tad mēs pasākumā izvēlēsimies vienu, un, protams, to arī apbalvosim, būs lielisks balvas. Jā, būs vesels tā kā X-faktors. Tā kā X-faktors, apmēram, jā. Mēs katrs dosim savus balsis. Kad jums būs iespēja uz palādījumu skatuves darīt jebko? Jā, es katrā gadījumā, jo dīvaināk, jo labāk. Esmu tikpat smieklīgs. Es minūti nostāstīšu stand-up. Un tad mums patīk, mēs abi nācām, pievienojamies Bizei. Ņem 2 pakas mēnesī. Tagad tev labs stand-ups sanāk, kas zina, ka tev dzīve aizvedīs.
Jā, vai arī ļoti slikts stand-ups, vai kāds talants. Gan lai no vidēji. Ja kāds atnāks vidēji, smieklīgs, nezinu, ko mūsu laika. Ko tam mēs darīsim? Vai tas labs vai ļoti sūdīgs? Izvēlēs vienā divā. Jā, tā kā piesakamies balvās būs īpašs mērķis, kurš būs... Nē, labākais būs saņems iespēju pirmkārt arī piedalīties mūsu epizodē kādā. Jā, pirmkārt jau tas. Tā būs galvenā balva šī talantu šovam. Jā, protams, jūs dabūsiet arī mērķu, mūžīgu slavu un pa galvu un iespējams visu, ko vēl tā kā. Visu, ko varēsiet dabūt. Visu. Tur balvas būs neiedomājams. Un pēc tam afterpartijā jums būs jā, jūs varēsiet piedalīties afterpartijā pirmkārt. Afterpartijā varēs visi piedalīties. Varēs visi? Mums būs tikai 40 vietas afterpartijā. Kur tad visi pirmie, kas atnāks, respektīvi. Bet, jā, tas ir... Tas ir fakts. Kurš tu pirmdienā baigi gribēs afterpartijā? Kurš te ne? Kurš te ne? Vai zinu vienu liepainieci? Jā, tā gan varētu būt. Bet... Mieru, sunīt, mieru. Tā kā jā, par to, tas mums ir pateikts, es teiktu tā. Mašu, ka klēpī paņem viņu. Viņš to arī grib, jā. Uzmanību tikai vajag. Hačikam tagad bišķiņ lamdrudus spārgāja, viņš ir gatavs. Ir ko pateikt par tiem talantiem. Hačik, vai tev ir kāds talants? Viņam ļoti labi talanti. Viņš māka uz dirsas braukāt pa grīdu ļoti. Viņam tārpiņa. Nav viņam tārpiņa. Viņš uz dirsas braukā. Nē, viņš tā nedara visu laiku. Tad ik pa laiku viņam tārpiņa. Var dzirdēt tagad Hačiku. Vairs nē. Ko es gribēju teikt? Es kaut kā lasīju. Pat tašu, Pa tārpiem? Tārpiem, ne pa talantu šos gribēju kaut ko piebildes. Nezinu, atceros, kaut kas bija, ko iemest, kad viņš bija tikai saindējis ēdienu. Plus viņam sunī bija sūdīgi. Mēs ko divaini apēdām. Viņam suns izkakājās, viņš kā no istabas vidū tikai pēkšņi. Ieķipa slims savākt un skatās, ja tās kakas tā. Šos ieskatās pēc tām kakām, vienkārši tārpis tā iegādāhujā. Šos, fuj, ķipa savāc. Šos pats aiziet kakāt, noliek lūdzu pasās. Viņam ķipa tārpi nakust. Ko tu dzīves? Jā, es biju redītākos posts. Niec nav izdomās, bet vienkārši abi divi dabūja kaut kāds, tārpis, kas tev. Jā, man redītā vienmēr visi tie posti likās. Tu izlasi, viņš tās liekas bēl labi, šis varētu būt. Šis tikpat ļoti varētu būt izdomāts. Bet es vienkārši laikam tāpatās izklaidēju sev. Kaks un tārpi nav tā. Kādam tas kaut kad noticis. Kāds suns un cilvēks dabūjis, bet kakās tārpi. Kur mēs sakal esam aizgājuši? Kādā tēmā, mīļie draugi? Labi. Ja mēs to tās kaks vākti būtu, tu met laukā. Un viens tārps, ka paspēja ielikt tev dirsā apakaļ. Un kādu viņam vārdu dodam? Varētu visus savus spaļus nosaukt vārdos. Katrs palika, ka tu labi, tas atkal aiziet ar pat. Labi, pēdējā lieta, ko es par kakām pieminēšu, Hačikam ļoti patīk nokārtoties īpašās vietās. Viņš tā, viņam ir kaut kāds tur zālīte vai parks, tur tā kā nē. Šodien viņš, piemēram, uzskatīja, ka pie Oskara Kalpaka pieminekļa ir vislabākā vieta, kur to darīt. No visiem no mājām līdz šejienei. Šis ir Bērmontietis. Viņš kaut kas viņam tur nav. Vienreiz viņš piedalījās tā te brīvības pieminekļa to darīt. Tas ir viņa, kā viņš respekto, kā viņš noliek. Mūsu zeme Latvija. Ja tu nesavās, tas ir skaidrs, ka kaut kāds pāns, ka tu esi... Jā, tad noteikti, jā. Es bez maisiem neeju ārā no mājas. Un tad es tās kakas redzu, un tur tārpu nav. Tas ir interesanti. Tāpēc man likās ģeniāla lieta, man pašam nav suns, bet es redzēju, ka ar kaut kādiem suņu saimniekiem, ka tajās... Tam tur pieliek klāt maisi. Ka tur ir maisi iekšā tajā jau, ar ko tu vedi to suni, un tev vienmēr viņi būs līdzi, tu būs līdzi suns. Tas tā kā super, tas tā. Man uzdāvināja Jānis Krīvēns sveicienu viņam. Man patīk šitiem, kas paņem savu sunu kaku, kas vēl pastaigā, tu ielies tajā maisā. Ķibēji, un kādam jau bija jakas kabatā ieliec. Tramvajā vienkārši ieliec kaut kur, tad lai viņš domā. Arī laba ideja. Jā, tas ir... Zem sēdekļa pielīmē, lai nevar sameklēt kādu laiku. Runājot par smirdīgām lietām, Ko tu atkal uztaisīji? Ko tu atkal izpisi? Man manā treptelpā zem manis apakšā ir dzīvokli. Tas sievieti, kas tev kāpņu telpā dzīvo. Kāpņu telpas. Tur notiek remonts un tiek remontēts dzīvoklis, kas ir jau pirmkārt jau nenormāli kaitinošais. Es tā, ka es mājās dienas vidū, tad vienkārši un tu sajūti uz zem kājām kaut ko sit, jo viņi tur jauc sienas ārā, tā kā pilnīgais remonts, ko pārtais. Tas jau pietiekami kaitinoši. Sit viena sieviete, jā? Jā, nav bijis remonts. Bet kā parasti jau laikam gadās, ka diezgan bieži tie robotņiki, tie, kas strādā un dara tās lietas, nav tādi baigi tādi...
tādi kārtīgi un jauki cilvēki, bet mēdz bišķiņi smirdēt. Un viņi visu laiku brauc ar liftiem. Bomži, ja? Tā kā pat gandrīz līdz bombzim, es teiktu. Jo tad, kad brauc liftā, viņas laiku, viņi ir 6. stāvā, un tas nozīmē, viņi tā kā vēd visu laiku liec ārā un braukā ar liftu, un katru rītu iekāpja liftā. Vai arī vizinās vienkārši. Vai arī vizinās. Viņam tālsos nav šī tāda. Vēl viens augšā un lejā balda. 20 minūtes pirms darba atnāk pabraukāties. Šī man mīļākā darba daļa. Karuseļi. Es pavēltu nāks, man tikai patīk, man izvizina uz augšu, uz leju pavelt. Man patīk. Talsos viena vizināšanās labu beidzot. Un vienkārši es nevaru saprast, kā var būt tā, ka ja kāds cilvēks brauc liftā, ka tik ļoti pēc tam smird. Tur smird pēc alkohola, pēc sviedriem, pēc cīgām, sūdīgām. Un viss vienkārši tik pretīgi, un tu iekāp iekšā no liftām, vai šito vispār varēs iztīrīt ārā. Un es nesaprotu, kāpēc vienmēr ar botņikiem jābūt smirdīgiem. Tur ir tā ventilācija, tā liftā, gan no tā labākais pieņem. Nu, arī es pieņemu, ka tas, jā. Un tad es arī šodien gāju uz darbu, un es iegāju Būņās, kas ir veikals, tā kā foršs mazais veikals. Blakus Burgai, tas Burgas restorāns. Ko viņi pārdod? Visu, ko produktus, pārtiks produktus, bet tur visādi arī no zemnieku saimniecībām, bioloģiski un tāds foršs mazs veikals, viņš vienkārši man bija pa ceļam. Vai es varu iegādāties tur bioloģiskos mēslojumus? Domāju, ka nē. Tur var pārsēklas iegādāties. Depo. Tu vari bioloģisko desu nopirkt, kas sapūst, un tad viņi būtu varbūt kā mēslojums bioloģiski. Un tur arī bija kāds fujaks, bija 9 vai 10 no rīta kaut kas tāds. Un rindā pirms manis tāds fujaks, kurš arī ir, var redzēt, strādnieks kaut kur tur netālu klusajā centrā remontē dzīvokli, un viņš tā pieiet pie kases, viņš tā, man būs viena loda un tā pārdevēja. Jau atkal? Un tā kā otru pārdevēja, viņš jau pirka, viņš jau otro pērk, pasies pirms pusstundas jau. Cik tas bija? 10 no rīta. Un tas fujaks to, turpinājums, jāstrādā jau ir. Un tad es domāju, ja viņš līdz 11 ir izdzēris 2 lodes, ko viņš, cik kvalitīvs ir viņa darbs 4 vakarā. Viņš jau gaņos salāpās no 2 līdz, nezinu, viņš kādu stundu paguļ 2, pēdējo stundu vēl ķipā. Tagad es atģibu, ja tev būtu visu dienu kaut kas monotons jādien, sabišķī buhā, tāds, tev jau apnieka. Tagad es baigi nepārmetu. Nē, es arī nepārmetu, man bija jautri redzēt to. Viņš bija pats, bet viņš katrā gadījumā pats bija priecīgs. Viņš nejūtās tā kā aizvainots, ka pārdevējs viņu tā džadžoja par to, vai to vēl vienu tā pasīva agresīva. Viņš smaidīgs, priecīgs, pēc tam gāja tālāk uz savu treptelpu, kurā gāja iekšā un gāja rukēt. Iespējams, ja viņi tur vairāk, varbūt viņš jau neviens, ko viņš viens. Viņš jau viens arī nestrādā. Lai gan viena lota bija īsa. 2 cilvēki. Viņi 3 cilvēki varbūt tur strādā, un tad vienkārši visi tā, pēc smaga darba tā kā paskalo muti tīra, un kas tur aiziet tur pusstundā. Tas bija tā tur kinoteātru šāvēja teiciens, ja? Viena lota bija īsa. Viņš jau tiesā teica, kāds jau domas par to, kas notiks, jo viena lota bija īsa. Bet man čomas beidz pīpēt saules un sīgas, un sāk tos nikritu košanas lietas. Bija šī veselīgāks, viņš tur aptiekā paņem. Viņš tās ņēma, viņš tā kā, nezinu, 2 reizes nedēļā vai biežāk, ja iet, paņem lielo paciņu, nikritu un iziet. Bez kādu mēnešu vai 2 mēnešiem tā pārdevēja tā, tu zini, ka šīs domās tikai 2 nedēļas līdz 4 nedēļas. Bet tu nevari tagad 2 mēnešus nākt, ik pa 2 dienām ņemt. Un beigās, kad viņi tagad pārmet, viņam tagad nākās iet uz citu aptieku tālāk, puskilometru. Ja viņam tā sieviete tāda, tu vienkārši ienāk fujaks tās pohāņas, aliņas salāpies, iedod tos nikotīnas, dāj, paldies. Aiziet, tādas aptiekārtās, šis nav nedēļ, kā es mācījos, kad dod viņam, nikotīna. Tas nikotīns jau domāts atmešanai, kā pārējais periodam. Bis tu gribi vienkārši negribas pīpēt, tu gribi dalbīties nikotīnu, tad pilventiņā laikam vislabāk. Labi, jā. Nedabūtu to dūmu. Man šausmīgi smieklīgi gadījās, ka vienreiz viens čoms, es aptiekā, ko pirku, viņš nācīgi. Ieraudzīja mani, nāca aptiekā un bļāva puisis aptiekā. Edgar, anālie lubrikanti ir tur! Tikai tas arī līdzīgi dar vienmēr kādu pazīstamu redz aptiekā kaut kādas. Iesaka dažādas un pilnīgi nevajadzīgas lietas. Ja tu sadies kādā aptiekā, tev liels potenciāls. Tev viss kaut kas ir apkonojums. Viņš kaut ko var izdomāt. Tos paši tārpiņu zāles vai... Jā, ka tev tārpiņi ir zāles. Ja tev tur rindā stāv kopā no kāds ļoti pazīstams cilvēks, aiz muguras stāv un jūs runājat, viņi tā, man... es laikam vitamīnus gribu paņemt, jums nav kāds... Tas čaudi speciāli, man tas HIV. Jā, ja es teicu, ko tu meklē? Aici uz āles nav, tāpatās izdomāts. Mazās cits šodien bija tas gods nodot testus dažādus. Tur bija TV3 sižetam vienam vajadzēja kādu, kurš aiziet nodot
asinis un tur. Sēklu. Jā, tur HIV, CB, hepatīts. Un 1 kilo fēcis. 1 kilogramu fēcis. Vai es jūs sitiem? Man tieši kā reiz ir. Un somā līdzi, bet tā man nebūtu. Es vienmēr nesāju līdzi, ja nu vajag. Ļoti labas diskusija bija tā kā ar to kas taisa, to durs man pirkstā. Tā pirmais jautājums. Vai jūs narkotikas lietojat kaut kādas? Nē. Tā, jums jau pēc acīm var redzēt, ka jūs neko nekad nelietojat. Bet viņi to nopietni bez sarkasmu teica. Kāpēc meloju? Viņi jau to neapcietina, būtu teicis godīgās. Ik pa laikam. Bet es jau arī nelietoju. Labi. Es neuzskatu, ka marihuāna ir narkotikas. Un es viņu arī nelietoju. Tie zirga medikamenti, kā viņas tos ketamīns, ja kas tie neskaidrs? Tie ir medikamenti, Tie ir medikamenti, tas ir legāli. Tas narkotikas. Es viņu vienreiz pamēģināju un vairs nevienam neiesaku mēģināt. Es tikai dabiskās kumelītes, nezāles, magonas, kas pārstrādās Vēlnābols kaut kā. Heroīns, jā. Tur lapas, krūmu lapas. Benzīns ejās kopā. Jā, tas ir... Tālūk. Nē, bet kā tu beigās testos bija? Labi rezultāti? Viss negatīvi. Viss izkrīt, jā. Pozitīvi nebija. Kad jāiet pārlikt ir? Pārlikt? Es tagad nezinu. Aiziet pamaukošos kārtīgi. Pāris gājienu uz atcerīgu. Tad skatīsimies, kas labs notiksies. Jā, tas vienkārši tagad izkrīt autoskolas eksāmenā. Bet ja domāju, ja TV3 izstāstās, tas man parāda kaut kādu hepatītu un sifilis. Šito mēs vakarā rādam ziņās. Patīk tev tas ārā? Tu nevar teikt, nelieciet iekšā viņa tā kā. Šis mūsu materiāls. Ko mēs pārfilmēsim? Mums jau ziņas sākās pēc 3 stundām. Viss jāliek iekšā. Viņam aiziet, kad tu vēl kā 2 aiziet kopā nodot, skatās vēl vienam, otram, un trešā atgāja bāliņu testus. Mēs nerādīsim. Pēc viņa pieprasīja, viņš attaisās rādīšos visā Latvijā. Viņam vēl kaut kā vajadzēs mēģināt pisties. Viņš nevēlas, lai visas tās dāmas zina, kas pa indējiem viņam iekšā, ko tu vari dabūt. Kas tur cīnsīja par civilizācijām, visādām hepatītu pilsētām. Hepatītu pilsētām. Cik krabīši tur staigā apkārt aizsargāt cīns, lai neliet iekšā. Super. Latvijā kāds dabūtos krabis vai tā amerikāņu lieta? Es nezinu. Tikai crabs. To esmu tikai filmās dzirdējis. Kas to uz kūstu. Aizies roķeni paprast, tur gaņotas. Gaņo kādam ir, protams. Es nezinu, vai te nav kaut kāda ASV jau pietiekami liela. Kāds gan jau izpist amerikāņu? Jā. Kad aizbrauc uz Ameriku lielo slavu ķerti, piemēram, tad tā kā meklē. Es zinu, kādu. Es zinu, vienu iedusmojošu. Bet Miks nāku jāatved visām krabas. Ozoliņš atved. Arī Miks. Jā, Miks Ozoliņš, to mēs domājam. Viņam nedēļ neviens. Jā, labi, paņemam pauzi. Paņemam pauzi, vispār labi iet šodien, beigrēcīgi. Tā. Šo epizodu atbalsta spēle ar draugiem. Jā. Kur prikols? Kur tad viņš ir? Kur tad prikols ir? Spēles prikols ir tāds, ka spēlē ir sagatavotas visādas kartītes. Tur rakstīts papēt dziļāk. Tur papēt dziļāk, tā ir referents tieši uz to, kas ir, ja kāds spēlējis Cards Against Humanity, tad koncepts kaut kādā ziņā līdzīgs, bet mazliet pat advancētāk. Spēles ideja ir tāda, ka ir kartītes, un ir vieta, kur tu ielikt, un tu ieliec kartīti. Jā. Un tad cilvēkiem iekšā tiek dotas šīs kārtas, kas katram rokās, kurās katrā kārtī ir kaut kāds apraksts, kaut kāds teikums, un tiek jāatrod šai katrai bildē labākais apraksts, un tev var palasīt. Tā kā... Ļoti labas bildes. Šis ir Toms Brītis, tas tur? Jā. Liekas, jā. Tur ir arī bildi no, kā veselības ministra Ilza Viņķela rāda Fakučs tieši šajā vietā, kur tu sēdi. Atvērt 3 atšķirības. Jā, un tā kā spēles ideja ir tāda, ka tu izliec katru kartīti, un tad ir šeit šāds kartītis, jūs varat paskatīties, palasīt. Dmitri, tu nos. Un te ir, kurām ir... To vēl kartītis, domāju. Jūras. Kas tas tāds? Jūras? Mūsu čoms. Šit tas arī ir. Vai tu nost?
Nu, jā, un tad tālāk katrs spēles doma ir tāda, ka tiek izlikta, piemēram, papēta dziļāk kartīte, un tad tev ir jāatrod smieklīgākais no savām kartītēm smieklīgākais captions tajā bildē. Blakus, kāds var paskaidrot? Šī jau persona. Viens uz otru bija, nes kāpēc. Jā, tā kā kartītes ļoti interesanti, daudz Latvijas references. Ja kāds spēlēs Cards Against Humanity, tad man parasti vienmēr kaitinošākā lieta bija tā, ka tev ir nenormāli daudz Amerikas kultūras references, kuras tu nesaproti. Ja tu neesi Amerikas kultūrā iekšā, tad šeit ir spēles līdzīgs princips, mazliet advancētāk un pat mazliet komplicētāk spēle tādā ziņā, bet ļoti jauka spēle. Ļoti labas kartītes. Es gribu šito Ziemassvētkos. Jā, un ko uzspēlēt ar draugiem, nopērciet tagad, lai tad, kad jums ir situācija, ka jums sanāk mājās draugi, jums nav ar viņiem par ko runāt. Lai jums nav arī jārunā ar tiem cilvēkiem, lai jūs varat izvilkt ārā. Jo, nu, te, piemēram, ir tās kartītes. Es parasti nevalku ārā, kad draugiem un ar draugiem. Un ar kodu Bize vaļā jūs iegūsiet 10% visam, kam jūs nopirksiet. Jā, tā kā... Kāds kods Bize vaļā? Bize vaļā kods. Kur es varu nopirkt, saki? Kur prikals LV viņiem? Kur prikals.lv vienkārši, jā? Jā. Šis tev atbilstoši šodienas notikumiem. Tur no asins analīzes rakstīs, ka 100% loks. Tā, lūk, man bija. Un tad tu vari likt šito kartīti papēt dziļāk, jo varbūt nav tā. Un, tā kā jā, ļoti forša spēle, ko ar draugiem uzspēlēt, kuriem nepatīk varbūt baigi iedziļināties sarežģītās galda spēlēs, tad šis tāda izklaižu ballīšu spēle, kurā visi var... kurā visi var ierēkt un ir zināms visiem pazīstams referents. Ir pat referents uz Bize vaļā, kā papētīt dziļāk. Tā kā, nu, kas vēl labāks nu, es noteikti vēlos šo savās mājās. Kur prikals? Mēs varētu kaut kad uzspēlēt. Mēs varētu uzspēlēt. Mums jau tagad te viņi ir. Mums ir kur prikals džeki. Mums jau vienīgi draugu nav. Nu, tā ir vienīgā problēma. Bet, lūdzu, pierakstiet komentāros, kurš mums ir labs draugs. Viņi ierakstīt toreiz komentāros, cik kuram gadu? Jā, viss sarakstīt. Tā bija kvalitāte. Un viss. Kas tas ir? Nu, labi. Nē, nu, super maleči džeki nepīpēs paisu, bet taisa spēles. Nu, Latvijas jaunie. Mēs atbalstam Latvijas biznesmeņus jaunos, kas mēģina. Es vienmēr gribēju uztaisīt savu galdu spēli. Es galdu spēli uztaisīt krūtis. Es gribētu savu galdu uztaisīt pirms. Tas būtu īstenībā tas ir pirmais solis. Tas ir pirms galdu, jā. Tad... Uztaisīt vajag savu galdu. Un tad vēl cilvēkus, ar ko spēlēt. Man vienkārši tiekties. Viens uztais galdu, otrs spēli. Trešais cilvēkus. Nu, turpinam. Dāliņš uz mums apvienojas. Es negribu ar jums runāt vairs. Kāpēc? Jūs atkal par kakām runāsiet, es zinu. Labi, turpinām par kakām. Turpinām par kakām. Nē, par kakām varbūt. Es gribēju iesākt jaunu tēmu, ja drīkst. Drīkst jaunu tēmu iesākt? To piestāvtos. Patīk, tu saskaņojas Maiku ar savu sejas krāsu. Paldies. Nē, arī ir šis tonis jaka ir saskaņots ar to. Beidziet man lēmumu. Liekas, ka tu kopā esi rozā kreklu mazgājis ar to džins jaku, un viņi ir izbalējis rozā krekls un nokrāsojuši džins jaku. Nu, tā bija tā, blīn, tas lai gan. Tas ir fashion, un tad viss sāk staigāt. Jā, tieši tā. Es par palādīm vēl gribēju pieminēt. Sestdien man bija tas gods būt starp vienam no 1700 vai 800 cilvēkiem, kas redzēja Anša koncertu. Jā, es dzirdēju tikai labas atsauksmes. Un cilvēkiem bija fonogrammas laika. Tā ir taisnība. Viņš tas fonogrammas dziedāt. Visu laiku fonogrammas, jā. Un ne jau tā ārā man vismaz 5 cilvēki prasīja, nu, tie, ka mēs bizē, vai ne? Jā. Un es visiem kā vienam atbildēju, ka pēc tāda koncerta man vairs nekad mūžā neko negribās kaut kur uzstāties. Tas bija kaut kas vājprātīgi labs vienkārši. Jā, viņš izsludinājis papildu koncertu, pērciet visas biļetes, lūdzu. Kas viņam bija par vizuālām lietām? Nu, visas. Uguņošana. Visas tur. Tas lielais ekrāns. Tiem, kas neredzēja. Jā, tas lielais ekrāns. Video komanda 19, 250 cilvēki. 19 dziedājas? Kameras, 12 filmētāji. Viņš dziedāja Zemestundu. Nē, viņš Zemestundu nekad nedzied. Viņš ienīst tagad. Nu, jā. Jo, cik es sapratu, Zemestundu tā bija dziesma, kas tika sarakstīta kaut kādā nometnē. Dziesmu rakstīšanas nometnē, kas tika sarakstīta, un ķipa, viņš, liekas, gribēja dot kādam citam vispār. Viņu kaut kas tur bija kaut kāds stāsts. Nu, var sakot, nav viņa mīļākā dziesma. Jā, un kas tā kā izdot tur vienkārši ķipa, kā koprojekts, tur tāds, tas nav, viņš nejūt to savu māksliniecisko piedevumu. Un man Anša koncertā pienācis viens fojeks sveicienu viņam, viņš teica, ka viņa psihoterapeits ieteica viņam nomainīt podcastu. Kā jūs domājat, kuru podcastu viņš klausās?
Nomainam psihoterapeiti. Jā, psihoterapeiti. Mēs tā sakām, mēs esam 3, viņš ir 1. Ja es zinu psihoterapeits, kas mūs klausās un slavēs ar citu, tā kā lūdzu. Jā. Tad, Mums ir cilvēki rakstījuši, ka viņi mēs esam viņus palīdzējuši izvilkt no depresijas. Jā, tieks novest līdz pašnāvībai, bet tie nevaruši uzrakstīt. Tas, labi. Jā, godīgi psihoterapeiti, viņš vaino to mammu un tēti pie visu. Un liek Toniju Robins klausīties. Jā. Bija uzliekas. Vai nu stundu pie psihoterapeita, kurš tev liek ieraksties bērnībā un beigās noņem 50 eiro? Paklausies mūs, un esi Patreons pa cik eiro? 1 mēnesi. 1 eiro. Pa 1. Mums jāpaceļ cena ir, ne? Patreonam? Inflācija. 75. 75 man patīk kā skaitlis. Par to padomāsim, jā. Jums jāsāk taisīt Patreon epizodes. Mēs jau nesen uztaisījām. Starp citu, bezalkoholiskais Mešpils saus ir tas, ko es dzeru. Man ļoti patīk. Mešpils nav šīs epizodes atbalstītājs. Nekas, mēs esam bonus. Es tikai informēju. Es uz priekšu arī pareklamēšu. SMS kredīti, jā, kā pirmo. Ko mēs vēl varam pareklamēt? Jā, tikai pie tev, ja es tev samaksāšu bāliņu tik un tik. Un tu viss nav paliks tev, bet tev kaut kur jāpasaka, cik mēs Zaibīs esam SMS kredīts. Jā. Katrs meklē savas reklāmas. Katrs savs. Un katram savu tēmu dot, hei, es nesen paņēmu SMS kredītu un bija tik Zaibīs veči, jūs nevarat iedomāties. Es pēc tam varēju aiziet. Lidl Maikā visu laiku kaut kādā. Liepiņš Maksims cepurē. Tā nemanām. Es biju nesen Maksmātos. Nē, es biju Rīmītī. Katrs paņemam savu lielveikalu un strīdamies, kurš labāk. Es iegāju Lidlā, tur tā smirdz, bļē. Jā, tas varētu būt īsti. Es iegāju Lidlā, skatos apāķi, cik smuki tas, kad griezti nekrīt iekšā. To es mīlu Lidlā, ka man nav bail, ka man uzskatīs 6 tonnas metāla uz galvas, meklējot bļa vistiņu, ko... Par Lidl runājot, tagad bija liels traks topiks, tieši šodien notika. Tu to sapaušo gaļu atradi, jā? Nē, bija pārdeva tādu bērnu rotaļlietu virtuvi. Tādu virtuvīti. Nē, tas nav Lidlā, tas ir Lidlā, jā. Un viņi maksāja 80 eiro tā kā sākumā. Un plus 19,99. Jā, uz 19,99. Tas nebija Ikea? Nē, tas bija Lidls tiešām 100% zinu. Un cilvēki kā traki brauc uz visiem Lidliem un meklē. Šodien bija cilvēki, kas ir saviem mātes, saviem bērniem, kas stāvēja 7:30 varās vaļā veikals un bija jāstāv apmēram 6:30, lai paspētu. Un, piemēram, viņiem katrā veikalā bija 10 izlikts, bet ir kāds 30 mātes, kas tur atnākuši vai tēvi, kas ir atbraukuši pirkt. Un tad visi tur skrien un cīnās savā starpā. Tur bija tāds Black Friday vibes Latvijā un to tā kā Lidls pirmo ievies. Es tieši lasu tātad Rīdzinieks Zaiga. Cik mammu šodien bija vīlušās? Tukumā bija izliktas 3 rotaļu virtuves akcijas cenā. Vīrs tajā pašā laikā bija Rīgā, tur esot bijuši 4. Pretīga attieksme. Saka, kāda piecē. Rīdzinieks Zaiga novērojas, ka, piemēram, Imantas Lidl dažs labs ķēras pat pa 2 virtuvītēm uzreiz. Kalkuros bijuši nopērkamas tikai 5. Tā kā wow. Tā nav bildi, kā izstās? Ir. Viņi tā mazos pavārus, lai var audzēt. Jā, reku. Dāvīds ar Edgariju spēlējās, rezi? Jā, vai ne? Tādā ziņā jau forši. Lai spēlē dakteros bērni, nevis pavāros. Pavāriem maz saldziņas, grūti dzīve. Tas gan īstenībā jāsalīdz. Par kam labas algas ir? Par ko lai bērni spēlēs? Juristos, arhitektos. Juristos, jā. IT programmētājus. IT programmētājus, lai spēlējas. Jā, bet... Ko es gribēju teikt? Man bija tagad tāda pieredze dzīvē. Es šonadēļ... Nolaidu čau. Es man speciāli tevi pauzi ilgi, kad gaidīju, ka es padēšu. Nolaidu čau. Es pamēģināju beidzot, skatās manis. Bučēšu. Nē, tā nebūtu pirmā reize, tāpēc es domāju kaut ko citu. Jā, es biju pasniedzējis augstskolā. Ventspils augstskolā pasniedz digitālu Mārtiņu kursu un braucu uz Ventspils savām bijušajām mājām, savu dzīvoju kojās.
Es paliku pa nakti kojās, un es paliku pa nakti tieši tajā pašā blokā, kas bija man pirmā istabiņa kojās. Tagad es sakal studenti? Apmēram, jā. Bet pa ceļam uz Ventspils satiku kādu mūsu biznesa klausītāju. Bet vai vajag to spoilot? Es nespoilot. Es neko vairāk nestāstīšu. Teikšu, es satiku kādu ļoti interesantu klausītāju, par ko man bija superīga saruna, kurš tāds tiešām pārsteidzošs klausītājs nebija gaidījis. Es visādi cilvēki dzirdēju, kas klausās, kas tur augstos amatos strādā, tur CEO. Tur studenti būs pie mums laivā. un tur bija kāds cilvēks, kas man bija liels pārsteigums. Un mēs sarunājām, ka viņš atnāks pie mums uz laivu. Tā kā tas arī būs mazs pārsteigums. Noteikti gaidīt. Mums būs ļoti interesanti. Laivas būs afigēnais. Mums vēl daži ir apstiprinājuši dalību. Wow. Jā. Tas, ko es teicu, ka varbūt būs, laikam, ka būs. Vispār mums būs zelta laivas tādā ziņā. Jā. Ja pagājušajā reizē jums likās, tad šis būs daudz labāks. Mums vēl ir gandrīz mēnesis laika, tā kā jāsfilmē kaut kāda vidīga, visu kaut ko sadarīs. Tev tur tas ekrāns izrūpējies, labi? Tas ir ļoti labi. Es pēc kāda brīža apsīšos, vai ierakstās. Parasti es neatceros tādu epizodu, pēc kuras tu nebūtu, neaiziet pie kameras, nepateikt, bļāģis! Vai arī, vāc tā karta, jums nav kādam karta līdzi. Jums nav kādam B12 vats? Nē, nav. Man ir telefons un viss. Jā. Un kilograms fētas, protams. Ko tu augstskola tu biji? Jā, kas ar augstu? Ko tu tur? Tas bija seks pasniedzējs? Seks ķipa? Kā seks eksperts? Digitālā mārketinga pasniedzējs. Digitālā seks pasniedzējs. Ar to nodarbojos 10 gadus, un es biju savā fakultātē, kur es pats mācījos. Atdot to godu. Atdot to godu, un varēju 6 stundas vienkārši non-stopā runāt par to, kā taisīt mārketingu digitālajā vidē. Super, man ļoti patika, es varētu mūžīgi runāt tādā ziņā. Es jums varēju izrunāt, es man negribās bizēt tik daudz runāt. Super. Ļoti labi. Pastāst mums arī par mārketingu, kaut ko mēs savādāk neko nejādzam. Mēs jau te nodarbojamies ar mārketingu. Hei! Sveiciens Mežpils Salum. Jā, mēs ierakstījām. Kurš neatbalsta šo epizodu, bet iepriekšējo gan atbalstīja, ne? Iepriekšējo arī, bet šajā epizodē mums ir cits sponsors. Kā jau visi zina, kas ir noklausījušies līdz šim brīdim, jo reklāmas iemontēšu. Mums ir cits sponsors šodien? Jā. Mēs nedzeram nekādu alu. Fui! Nē, tas sponsors ar alu iet kopā. Ļoti labs alus, es gribēju teikt. Spēlēt šo spēli un dzert alu ir vislabākā aktivitāte, ko darīt. Braukšanas spēle kaut kāda. Jā, braukšanas spēle. CSDD. Jā. Bīstamās apzīšanas spēle. Apzien divas. Pa katru smago 5 punktu. Ja tu paliec zem smagā, tā kā Fast and Furious, tie 50 punkti, ja tas sanāk. Bet reizinās ar promiļu skaitu, tas koeficients, ko reizinās. Jā, tu dzer pie stūres, un tev visu laiku nāk klāt, piemēram, gadīgi, kad gitāras hero spēlē, es atceros, ka jo tu vairāk nots trāpi, jo tev reizinātais laiku kāp. Tāpatās tev jo ilgāk izdzīvo un vairāk dzer. Un ja tu atpaliec no gāja par daudz punktiem, tad vairs nāk tā, ka tev spēlē vienīgi iespēja vinēt tikai potrā, ka tu to zīzli noķer 150 punktu. Ja tu zem to smagā apdzen, tad, ja tev tas nāk, tad tu vinēt to cits apzīšanas nav pat jēgas. Tev vajag īsti pušu nām un fiks zem smagā paliec. Vai nu tev ir jāpaspēj pārskriet kaut kā pirms vilciena pēdējā brīdī? Ja tevis dēļ autobuss pilns, kad jau ir nolaists. Noskrien no ceļa, tur arī punkti. Ja tu kā mazāk mašīna lietas autobusu vadītājiem iegāsies, apgāst autobusu sāni, kas bija grūti, jo nevajag tā kā spēku, tu vajag smadzenēm apgāst, viņi tieši izlīst tā, lai viņš apgāst. Tie daudz punktu. Tie ļoti daudz punktu. Es skatījos tieši nesen GO3 bija tāds raidījums, kas īstenībā diezgan tuvu šim, ko mēs runājam. Rak punktā? Nē, tas, tu man liekas, arī tur vēl neesi parādījies, bet tas filmējies. Dod ručkā, jā. Tur arī būtībā. Kādā šosās? Dod ručkā. Tas ir manējais šals. Jā, tur arī lika braukt agresīvi. Es tieši domāju, ka skatījos, ka pirmās epizodes bija izlaists tikai, man liekas, tur ar krīvēm. Vismaz ar krīvēm bija tā, ka ir mācīja braukt agresīvi. Nedrošās braukšanas skolu. Jā. Tu jau biji tajā, vai ne? Es biju. Es arī biju. Es vienkārši domāju, pie tās situācijas, kas mums uz ceļiem notiek. Vai mums tiešām vajag cilvēkiem rādīt un mācīt, kā nepareizi uzvesties uz ceļu? Tev bāliņi ļoti labi gāja, ne? Man gāja ļoti labi. Nē, tas rallija tā puse un ļoti kruta. Es pārsteigtu, man riebas mašīnas, man neinteresē braukšana, bet es dabūju ļoti augstu vietu. Tā kā Jokičam nepatīk basketbols. Es vēl zinu, čilot mājās, ja man vajag, es fiks nokapājos maksimāli labi.
un tad atpisos. Un tā tev mošs tev ir kaut kas. Kaut kā, man tas vadītājs teica, ka man braucēja talants. Bet es tāpat jūtos braucot busiņā ar Bāliņu uz Kauņu, kad viņš mūs ved prom un atpakaļ. Un atpakaļ vispār es tik droši, kas tik Mēs līdz... bijāt vafelē, varbūt tāpēc uz tā. Nē, bet promceļā arī no izbraucot. Tu brauc līdz Lietuvai. Paldies, un tik līdz tu sāki braukt, uzreiz jūtos droši. Es strādāju par šoferi Polijā. Domāju, ko vēl vajag? Tas gan, jā. Tas iznīca. Tu biji šofers Polijā? Es strādāju par šoferi Polijā, jā. Ķipā tālmērcē? Nē, tu tur beidzētu. Kur tās Google mašīnas, kas braukā un... Tu viņus vadīji? Aha, pareizi, tā nebija Google mašīna, tā bija cita firma, bet jā, es strādāju par tādu. Kaut kā tu biji teicis, bet... Katru nakti strādāju 7 dienas nedēļā, visu vasaru. Un pa visām ielām paskatās. Jā, pa visām ielām jāiedod. Kā tev bija? Tev bija sagatavots jau algoritms, kur tu brauc? Tu fuck! Bez spoks būs. Tā sieviete, ko nogalināja šajā studijā, ienāca telpā viņas spoks. Es aizmirsu, kas suns. Tas bija tāds negaidīts, jā. Jā, ka man bija jāizbrauk, man jāizbrauk ar visas ielas. Jā, bet tev ir kaut kāda spēlītē, tev parāda, kurus tu esi izbraucis. Jā, man parāda, kur es esmu bijis, jā, tā kā katru ielu. Tas gan ne, tā tiešām. Kā ir cilvēki, kas vienkārši apmēram kaut ko līdzīgu dara, bet spēlēs, ka tie truck simulatori, kas ir, viņi arī vienkārši tā kā, man no šeit jāizbrauc kā spēlītē, šis maršruts, un tad viņi visu dienu brauc, bet tā kā tu vari darīt to. Bet ja mēs, ka 3 mēnešus vienīgie cilvēki, ko satiec ar poļu benzīntanku pārdevēju. Klausies radio Mariju visu laiku. Tajā laikā jau nebija podkāsti, jā, tagad varētu podkāstus klausīties. Tajā laikā pat internetu normāli nebija, pat telefonā. Tas bija pirms kādiem vairāk nekā 10 gadiem. Ak, Dievs, iedomājies čīsti, tad tev vienkārši ar savām domām. Vispār nekā, jā. Tev arī grāmatas nevar lasīt. Neko, pie stūras parasti nelasi, jā. Un tāpēc pēc tiem 3 mēnešiem es arī sāku visādas muļķības nodarboties, es biju sakrājies, ko teikt. Jā, tas var padomāt. Paņem kādu ceļu žurku vai kādās veicināts sauc, kas tajā stāvlokumā pie smagiem un busiem ir. Kaut kā neiedomājos. Man bija jāstrādā. Nebija kaut kas, kad tu smagās mašīnas tev stāvlokumos. Vai tā atkal tikai kaut kādās filmās, ka tu ieiet, tur dušā ieiet un kaut kāds mauks staigā apkārt. Kad jau tālbrauc vai apstāšanās. Es nepievērstu uzmanību tajā laikā. Jā, nepievērstu. Jā, man tādas lietas neinteresē. Kā saka, nav kaut kāda kamera ieslēgta, jā? Es biju... Tas nav neko saistīts, un es tūlīt atcerējos, ka es biju Ārgenskalna tirgu. Un tas Smolbars saldējums. Un tur strādāja 2 jaunas meitenes, abām nezinu, vidusskolnieces. Viena, ja tā kā maksimāli pie kāds, un tā kā, sakopju, ko jums jā, ka ņem saldējumu māju, visu kaut ko. Un otra, tikmēr viņai aiz muguras nolikusi krēsla pie sienas, apsēdusies. Viņa bija tāda, ļoti apaļīga, bet tā kā mīlīga apaļīga, tā kā 110 kilo, bet tāda liela vaja, tā kā tā vācu piensarniecei. Viņa sēž un ēd Molberta saldējumu, pat jau pats sev ielikas bunžā, pats sev ņuka iekšņi, tā kā nenormāls maija. Viņš viens strādā. Labākā reklāma, zin kā. Jā, mēs būs gājām tāds. Bet viņi tā izbauda to saldējumu, tā kā Budas kodā skulptūrā, vienkārši tos mājas no uz ausīm tādu. Vienkārši ēd saldējumu, tā ņuka. Jā, un tu redzi, ja viņi patēta savu saldējumu, tas nozīmē, ka tas ir labs saldējums. Maķīti arī varētu pārdevēt Big Macu ēst, pa logu izkaurušies, viņš var pasūtīt un ēd vienkārši viens. Jā, vienkārši viens čalis, ka maksā viņš ēd visu dienu un smaidi. Ideāls darbs. Tāpat Lukturielas kā fujeks pisto malku un smaidi. Tā ir bijis nedeg vispār. Nekas nedeg, es bez gumijas. Ir nice. Es beidzu iekšā skaties. Viņa ļauj beigt iekšā. 25 eiro, brāl. Saimnieki. Nāču pisēs manis. Šitā man meita. Jā. Es izskasīšu. Šitā. Tikpat cieši kā 6 gadu vecumā. Nekas. Nāku augšā. Tā spēle mēs kādā spēlē? Jā, mēs spēlējam. Kur prikals? Kur prikals savu meitu pist? Kur prikals nepist? Kur man bija vazādēs meklēt par cienu kā citu? Vieglāk savu meitai iesaistīt, ka mēs esam pēdējie 2 iedzīvotājus pasaules un ieslēgt viņu pagrabā un teikt, ka
ārpusē atomkarš bijis un esam izdzīvojis, un mums vajag taisīt nākamos bērnus. Man nē, bet tieši par šo tēmu runājot, mēs Tieši par Liepiņu runājām par to, ka es taisnīju Liepiņam stāstīju par to, ka es uztaisīju to DNA testu, ko aizsūta no to MyHeritage, kur tā kā pasaka, no kas tu esi. Un tajā aplikācijā ir tas, ka tā kā, ja kāds cits tavs radinieks ir uztaisījis testu, jums tā kā jūs sakonektē kopā, jūs varat runāt. Un tas tā kā tas pa lielmi Tinders priekš Ventspilniekiem. You have a match. You have a match. Second cousin. Tas pa tālu. Tas jau tausos, tas ir pa tālu. Jā. Nu super. Kas, mums kaut ko ir cilvēki uzrakstījuši Instagramā, es jūtu, vai ne? Jā, cilvēki. Un daudz, kas citur. Mums ir ļoti daudz, kas sarakstījuši visu kaut ko. Tiem, kas nezinu, mums ir savs Discord kanāls, kur notiek ārkārtīgas jautrības caur diennakti. Jā, ārkārtīgs, jā, bet arī cilvēki, kas, piemēram, klausīties biznesa epizodes laivā un iesaistīties epizodē. Mēs esam laivā Discordā. Mēs esam laivā Discordā, bet man liekas, tur nesaklausās. Nē, kaut kādi pāris cilvēki ir. Sveiciens Discordiešiem. Mēs jūs ceru, ka redzam. Jūs esat norākušies līki, jo mēs, piemēram, esam. Mēs esam. Tāds mums ir jautājumi ienāk. Mums ir jautā par Daugavpils mēru. Nevis jautā, bet kas jauns prasīja, kas noticis jauns. Un tad mums ir temats Daugavpils mērs Elksniņš ar 1,7 eiro mēnesī dzīvo kā mazais Putins. Gribu temats par politiku. Politiku mēs beigās nevaram pastāstīt, bet katrā gadījumā Elksniņš esot, tā kā bijis tāds, viņš tur tā labi ar lieliem dārgiem pulksteņiem. Smukām štātēm. Ar kāzām pie Komo ezera dzīvo, beigās ar tādu algu pasies īstenībā. Tā kā cilvēki saka, ka politikā nevar nopelnīt. Kas jebkādreiz, ka politikā nevar nopelnīt? Nē, var kā ar algas jau kopumā politikā saimā, ja tas, piemēram, saimas deputāts alga, ja to uz Latvijas kopējā kaut kāda biznesa fonā nav liela. Fonu, cik mēs nākot pelnām. Tas ir nekapēc. Un arī ministriem nemaz tik liels algas nav. Viņiem ir 3-4 tūkstoši, bet tā kādam profesionālam tev jābūt. Jā, un tad, ja tu strādātu labā uzņēmumā, augstā līmenī, tur tā alga daudz lielāka, tur dabūt ir daudz mazākām problēmām. Tādā ziņā nav tā, ka politiķi nenormāli daudz. Tāpēc jau viņi grib sākt kaut ko tā kā samuķīt, jo kaut kā jau jāsaka kopā. Es gribētu to amatu, ka tu skatos 6 posteņos, un pa katru nākot, ja es būtu ministra politiķis. Nē, vislabākais ir tikt padomēs visur. Jā, padomāt, ka man nav jāiet. Man nav jādara, bet 9 mēnesī. Jā, tāpēc, ka tu vari būt lielo uzņēmumu mentajās padomēs. Padomēs visur ir, jo valde visu dara. Dividendi izmaksā. Padomē tev ir, nezinu, tur varbūt reiz mēnesī, reiz 3 mēnešos jāaiziet uz sapulci. Valde noprezentē, kas tagad notiek, un jūs iedod ieteikumus pa lielam. Un viss vairāk konsultatīvā līmenī, bet visiem tiem liels algas. Ir tas labākais mērķis, ko visi mēģina tiekties, ir tikt iekšā padomēs, jo tur nekas tev nav jādara, liels algas. Tu esi kā konsultants un atbalsta lielu uzņēmumu darbību, bet kādam padomē vai kādu cilvēku, ka man nav jāiet, nekas jādara. Uz vienu mītīgu mēnesi, ja pagaidu aiziet, man atnes lūdzu kafijas āķītūšā, ko sekretāri. Tādā es eju. Tādā tu gribi strādāt, jā. Tev būtu sekretārs, jā? Nevajag, tev jau rauba savus birojus, bet neejus uz darbu. Viens mītings vienkārši, kur. Tev sapulcēm ik brīdim jāaiziet. Zūmā. Var arī zūmā. Kad tu aizēji pisu viski, uzmācos sekretāri, un saņem 4200 mēnesī. Smags darbiņš, smags. Kādam tas ir jādara? Kādam tas ir jādara, tāpat kā kādam jāsēž un jāēd McDonald's. Jā, tas kā mēs tā... Visi nevar tā. Tad par Īslandes vulkāņiem mēs mums parunājām. Tad mums raksta, skatījos Twitterī, kaut kāds bombas pazudis pēc bildes. Rītupa kungs, laikam. Jā. Kā izrādās Rītups, kā viņu varētu atrast. Es nezinu, viņš gan jau, ka nolīdis ir nogurs. Viņam bija liela pasākums sērija. Es manīju, ka viņš ieliec Zāstu laukā kanalizācijā un aizskājis kaut kādā pusi. Viņš kanalizācijā kaut kā aizskājis. Jā, man pat būtu ļoti daudz ko teikt par šo, bet es neteikšu. Jā, šis ir temats, ko tur baigi tomēr cilvēks pazudis. Lai policija meklē. Ne tikai policija, skaties arī Rīgas laiks un vispārējie viņa kolēģi. Nezinu, tas nozīmē, ir jau nopietni, nav jau nekāds joks. Pazudis ir, protams, ka viņš vienmēr izskatījās bišķiņ tāds. Bet Rītupam arī kaut kādā ziņā tāds, viņš varēja būt vismaz tā kā labi apmaksāts bombas no vienas puses. Tu varēsi staigāt kā gribi, viņš laika kleitās vienmēr staigāja. Tunikā. Tunikā. Šis tās vizuāli pēc tā dugina nedaudz.
kam meitu nogalināja. Jā, pareizi. Tas filozofu vibes. Viņš jau filozofs, ķipa. Es nebrīnu, ja Rītups ar Duganu ir runājis un intervējis kādreiz priekš Rīgas laika. Pirms 30 gadus jau pastāv. 30 gadu laikā, visticamāk, viņi visu kaut kādus šitos, un Krievi tos inteliģences, viņi visu kaut ir intervējuši. Tā kā tas nebūtu pārsteigums, ja viņi būtu tikušies. Bet, kā sauc to vienu, kur viņi visu laiku intervējas, lai aizmirst to filozofu? Pitagors. Katrā otrajā žurnālā bija kaut kāda intervija ar viņu, lai viņš jau 10 gadus miris. Nē, bet viņiem jau bija daudz sarunas rentās bijuši, un viņiem bija nenormāli čomos, viņi bija tā kā baigos labos draugos. Jā. Labi, kādi vēl jautājumi vai stāsti? Jā, tad vēl jautājumi. Ne jautājumi, bet cilvēki, kas te notiek. Tā kā mums prasa par politiku, jo mēs par kultūras ministru jauno, tur mums nekas nav baigi. Nav nekas jauns Aglonas radio. Mums nav nekas tāds, ko tur teikt. Par Lidl virtuvi mēs parunājām. Tad mums jautāt, cik šotus live afterpartijā uzsauksiet Patreoniem. Atnāciet. Tad redzēsiet. Īstenībā arī mums pusi no biļetēm nopirkuši tiešām arī Patreon. Pusi biļetes arī nopirkuši pārējie. Tā kā daudz Patreon būs, tiksimies visi kopā. Liepiņa pasaka, kā ir vai nē, es tajā šlāgera aptaujā piedalījies. Tu esi šlāgera aptaujā piedalījies? Vai tu vari to atklāt, vai tu nevari? Tev varbūt ir... Tas, kas tev televīzijā, ka tev sūta īziņas, ja būs vēlas iept... Nē, kas ir šlāgera? Nē, šlāgera aptauja ir ķipa tā kā X faktors, bet tikai šlāgera mūzikai. Ne gluži tā kā. Ne gluži kā X faktors, bet labāk. Bet tur iesūdz tā kā, kā muzikālā banka, bet... Kā tu uzsauc, ka ķipa tur skan šlāgers un tu sūdzi ziņas? Tad tas ir šlāgera kanāls. Un tad tu vari, kamēr tās dziesmas iet, un tu vari sūtīt tās ziņas, bet šlāgera aptaujā, bet tāpēc, ka tā kā bija kaut kāda dziesma, pēc kurā tu izskaties līdzīgs pēc viena no tiem dziedātājiem. Tāpēc šis jautājums, bet Liepiņš labi nomaskēja, ka viņš nav. Viņš izrādās, ka nav. Šlāgera aptaujā arī Bāliņš nomaskēja, ka bija Bāliņš izjāja ar māsiņu vai kā bija tā dziesma? Bija. Māsiņa nāc man līdz. Tā bija ļoti laba dziesma. Ilze raksta par to, ka mans bērns jau otro reizi iemieg pie Singapūras satīna piededzina mani. Vai tur izaugs kaut kas labs? Ja iestādīsiet kaut ko labu, tad izaugs. Jā, bet bērniem jau patīk. Bērniem ļoti patīk. Bērniem vismaz ir gaumi, kā mēs redzam. Jā, viņi fantastiski gaumi. Jā, viņiem ir bērnu un 2 stūris un Singapūras satīnas mīļākās grupas. Tās ir pašas labākās. Jā. Mums vēl ir jautājums Liepiņam. Tu nospiedīsi, lai es varu pieslēgties. Liepiņam... Tu iedos uzpīpāt, Anģi. Ēd uzpīpāt. Kas sauc uzpīpāt, Anģi? Es nezinu. Ēd uzpīpāt. Liepiņ, vai tev ir kāds hobijs? Dāvim ir majonēs, Bāliņam zupes. Kas ir Liepiņam? Es gribēju ātrāk, kamēr tu domā, pateikt par to, ka majonēs nav mans hobijs. Es esmu nometis to. Es vairs netaisu majonēs. Tagad tu pastu uztaisīji savu, jā? Es tagad uztaisīju savu pastus, uztaisīju karijus, uztaisīju boloņu smērci no autentiskākās receptes, kurā tur izpētīju. Es neslēdzās to klāt joprojām. Kā vienmēr. Es atslēdzu tevi. Kur ir jāliek pančeta klāt, tur ir vīns, sarkanvīns jāliek. Vīno. Bet tā pastaisīt bija diezgan nice. Tu atdevi jau prom to aparātu? Nē, man viņš vēl ir. Labi. Es vēl tur, bet es reiz gāju ar tavu mājas domu, mums uzrakstīja papsīt, var iedot man bišķiņu pastu svaigo. Tieši dupai vajadzēja. Es tikai gribu brīvdienās plānoju taisīt rāmenu un taisīt ar savām nūdelēm rāmenu. Ak, Dievs, beidz. Kad būs beidzot Uldona nūdels? Uldona nūdels? Tagad 4 brīvdienas būs čisti jātaisa 4 brīvdienas, jā. Tieši tā. Kad vairākām dienām uztais vienā dienā buljonu. Labi, uztaisam katrs savu rāmenu šajās 4 brīvdienās un tad esam buļoģiņas samainam. Es gan taisīšu veģetāriešu rāmeni, ja pie manis nāks ciemos veģetārieši. Es netieku. Kādā stāvā dzīvo? 7. Tu jau viņi tik augstu netiks tev veģetārieši. Nē, tu taisi no dārziņu buljona. Un olu jau tu vari likt, vienkārši neliec gaļu. Tu liec kaut kādas sēnes, tofu es sacepšu. Tofu es sacepšu, kraukšķīgu tādu tofu, ko ielikt iekšā. Sīpolis pāri, visu kaut ko tur var. Labi, kulinārā pauze beidzās. Mēs ceramies pie kultūras jaunumiem. Un šodien mums iesūtītājs ir bērs. Mūsu Discord kanālā. Man ienaidēja 100.
Bērs un lieps. Mūsu vienēdē. Viņš iesūtīs mūsu sadrau Aglons radio. Big Zvanis ar dziesmu Vasara. Nu, klausīsimies, nu. Akal hip-hopiņš vai tik nebūs. Vasara! Vasards tiešām ļoti labi skan san un fan. Tāpēc padod arī man to kās, jo mēs spēlējam puf, pēs. Bet vasara ir galā, ārā ir jau diezgan vēs. Kārtējs brītons un rajons jau ir klāt. Zāle, alkohols un mūzika, tā varam beidzot sākt. Tas noteikti vienkārši un ātri, kad tu zini, ka tu varētu sākt grāst trīku ar pālu 24/7 vai drīzāk 25/8. Mūzika te nekad neskanēs ar pustoni. Tajās reizēs, kad paliek nedaudz boring, jāpakapā spēlē no sarkumu. Normāli, laba dziesma. Jā, patīk. Flows ļoti labs. Bez apstājas vārdi te pārmijas. Dažreiz gadās, ka jāguļ ir uz lāvi. Es teiktu, ka vai kaut ko pielabot, bet ja viņi būtu kaut 18 gadi par šī pirmā dziesma, vai nu bļāvis labs. Ļoti labi. Var jau būt, ka nobirst kāda asara, bet man vienalga, tā taču bija vasara. Slēdz laukāņu pa labi. Vai piedzīdājums? Vasarā visur dūmi zaļi, iekuri tā, lai paliek labi. Meitenes dejo pa kreisi un pa labi. Tā ir nākamā reklāma. Ei, čomi, nāc ar mani. Nu, Mēs izsakosim tavu IP, un ja saskanēs šīs dziesmas publicētājs un tavs e-pasts, tā, nu, tiem, kam vajag dziesmu, mēs atrast mūsu Discord kanālā. Mēs to ņuku uzsūtīsim. Jā, mēs to ņuku. Ja tu bļāvis sev, tā ir laba dziesma, ja tu esi malats. Jā. Ja tu sev šādi reklamēji. Ko tu atkal pazaudēji dāvā? Atkal kaut kādas kartas nav. Nu, labi. Moš man jāsāk šmīgi, tā ir savs šnābis. Tā īsti savu šnabi jau. Es atnešu šnābi iedod jums, nu kā patītās, nu mēs āklāsam. Jā, izsūti Patreoniem pa mēriņam. Jo šnābi, ja Aliņš pohuļ, vienkārši tagad pļūtku dabūt. Es atceros, ka mums kaut kas atsūtīja šņabi savu dzīto no Latgales Viņš ilgi neizdzīvoja tas šņabis, ne? Baigi ilgi neizdzīvoja, bet sākumā es atceros, ka pirmajā reizē, kad mēs gribējām dzert liepiņam, bija tāds, ka nu pamēģiniet jūs, ja jūs būsiet, ja jūs vēl redzēsiet mani pēc pusstundas iedzeršu. Man bija vecmāmas māsa vai vecusmas māsa. Tā bija, jo viņi palika akli, ka viņi buhāja kādiem jauniešiem, bija kaut pašās jau šmīgi. Visi tagad buhāja daudz, viņi tagad paņem kaut vienu mūtīti pieklājus pēc. Viņi visi nomira, un viņi palika akli. Tad no tā laika es gan neesmu dzērs, tā kā paštaisīt. Nē, es esmu dzērs, vienreiz biju uz, kādreiz bija tāds pasākums, nezinu, rīts uz Kāla ezerā. Rītups uz ezeru? Rītups ezerā. Koncerts, kas bija... Rītups atrast ezerā. Saulēkt koncerts, kas bija notika uz ezeru. Jā, bija tāds lieta, jā. Viņš regulāri notiek vēl. Es nezinu, vai viņš vairs notiek. Man liekas, jau viņš kāds pēdējos gads nenotiek. Vismaz 2 tādi notiek katru vasaru, es skatos storijos. Bet viens bija tieši Kāla ezerā, pats pirmais bija. Kāla ezerā. Kāla ezerā. Tas ir pat netālu no Kugrēna laukiem. Un mēs braucām tur uz to pasākumu. Mēs aizbraucām iepriekšējā vakarā, bija vieta, kur palikt. Tur bija kaut vietēji fuika atnāca, kas bija dzinuši savu kāņu. Viņi teica, tā, nu šī ir rītīgi labi dzeram. Viņi bija tiešām arī ļoti garšīgi, ar garšiņām sataisīti, rogām. Kaut kā, nu, tāds očs. Bet viņi stāstīja, ka viņi paši bija sākuši taisīt viņu pirmo reizi. Šī jau bija kaut kāda 4. 5. reize, ko viņi bija taisījuši. Pirmajā reizē viņi bija laikam tikai vienreiz izdestilējuši, tikai vienreiz izdzinuši. Un viņi bija tāds ņiprāks, un viņiem bija jautrs vakars, bet nākamajā rītā, kad viņi pamodās, esmu bijuši tādas paģiras, ka viņi neesat varējuši pastaigāt. Vienkārši nenormāli sūdīgi. Tas man liekas. Bet pēc tam, ja tu iemācies un atstrādā, tas ir, bet liels risks, tas daudz jāiet cauri. Tāpēc šņab ražotāji tomēr, ja kaut kāds respekts, viņi daudz izņēma. Viņi daudz lodas sevi uzņēmuši. Daudz lodas uzņēmuši. Bet tā tiešām liekas, ka mīts, bet ja tu kāpā labu šnabi un nejauc kopā sūdiem, tad tu vari buhāt labu šnabijā sūdiem. 2 dienas, un tev nav poks tiešām. Tu pamosties, un tev tur 0,5 izdzer pa visu dienu, vai 0,7 pa visu dienu. Pamosties, ja baumas jūties tāpatās. Vajag daudz, ja čakarē, laikam, cukurs, ko tu papildus uzņem, gāzētie dzērieni, vēl tas tev tā kā tas kaut kāds papildus. Kad tu ūdeni nedzert, vienkārši buhā, un tu vienkārši ūdeni, kad tu smadzenē atkāpjas no galvas, kas tu vienkārši to saules. Smadzenes atkāpjas no galvas. Viņš saraujās. Tā ir, ja viņas tagad paliek. Viņas tagad sausāks paliek, tagad bija šī mazāks. Tev sāpja tev līdz galvas kausam tālāk. Ko tu vēl neesi? Joe Rogan debilais ieskatās. Jā, tas bija. Es biju. Kaut kāds indiešu TikToks saskatās un stāsta. Es mūs mājās, kaut kādā sabiedriskajā, un es stāvēju kājās, un pirms manis kaut kāda Omas sēdēja. Visi sēž TikTokos tagad. Ja jauniešu Omas, viņi visi sēž TikTokos vai TikTok veidīgos. Un ja viņš ir, ko viņiem met laukā, viņiem visu laiku met laukā tikai kā
kā dārziņš uztaisīt tā, lai viss ziemas stāv, kā kaut burkāna heka, kā tomāts ilgāk izgājuši, viņi tikai tintiņi, tikai zied un dārziņš tās bija, cik mīļi. Man ir kaut kā šauju kaujās, ko zveicenis dejo, viņiem vienkārši, tur tomātiņus kaut ilgāk saglabāt. Tas ir jauki. Es arī skatījos to, ka autobusā pilnīgi visi cilvēki pārsvarā vienkārši skrolē. Bez austiņiem, vienkārši ar skaņu. Tas gan traki. Nē, es skatījos basketbolu, braucot autobusā, ja gāja Eurolīgas kādu spēli. Un man austiņas vienkārši ieslēdz kaut kādu dīvainu režīmu, tādu, ka man nenormāli sajūtas laika bija, ka es vienkārši skaļi pa visu autobusu uz to basketbolu spēli, un laika ik brīdi ņem ārā tas austiņas. Bet tu neskan, ieliec iekšā tādu sajūtu, ka neskan austiņās, bet tev kā skan tajā telefonā, kas tev priekšā. Bija ļoti dīvains efekts. Es domāju, ka es varbūt esmu tas cilvēks, kurš liek cilvēkiem skaļi klausīties basketbolu spēli. Jā. Šmīgi man bija, kas bija sīkāks, es jau skēmoju no apstājusi vīnus un visās, man liekas, aliņas vai vīnus daudz. Tad mums stāvēja līdz, ka bija kaut daudz. Tad mēs šomu, ko pie manis kaut vidusskolā buhājām, mums beidzās šmīgi. Mēs gājām, tu guldīgā 11, vienkārši, viss, ciet. Es šos jau nekas nav, nav kā šmīgs savs. Un man bija viena tā opi vīns, pokuļ taisa. Mēs pisu un tā vienkārši visu naktos bija šīs lapas, tāds salds padīgams, tas nav ideāls, bet viņš bija naudu mājas labu sameklējām. Beigās pamosos, ja es pasaku mammai, tā bija tas viens vīns palicis, bet, piedod, mēs izdzējām šāds. Tā bija sula, viss, kas tā bija vīns un sula. Visi vīni, viņas izdzēja tās sulas. Es vīnu, mēs vienkārši vīnogu sulu tādu, man dobīši, šis labs ielēja, padaudz. Šitā bija, es arī lasīju kaut kādā formā bija ielikts, kas īstenībā kaut kas bija ielikts rakstu no kaut kāda forma, kas bija, tur ielikts, kur sieviete sastīja, ka viņa ir vīru. Tā kā, tur mājās bija izdzēruši tur kaut kādu glāzi vīna, kas tur bija palicis. Ko var dirst, ka viena glāze? Nē, un tad bija tāds labs noskaņojums, kā viņi teica, ar vīru tādu ho, tur skatījās kaut kādas filmas un kaut ko, un domāju, ka vajag iedzert vēl, un bāriņā bija viņiem uzdāvināts kāds jubilejā kaut kāds tur šņabis, tāds kā baigi, ko viņi bija tā opījuši, domāju, davēt šoreiz varētu izdzert. Viņi bija tā kā pusi no tās pudeles izdzēruši, ritīgi sarēbuši, nākamajā dienā nenormālās paģeras pieceļās un atbrauc meita, tā kā, kurai 21 gads ir. Un atbrauc meita, un meita prasa, ko jūs tādu šodien tādu saguruši, un viņi tādu, mēs nevaram pastaigāt, un viņi saka, tā kā viņi pastāst, mēs paņēmām mūsu kāzu dāvināto šņabu un izdzērām, un meita saka es viņu izdzēru jau kaut kādā 17 gados, mēs tur ielējām ūdeni iekšā ar cukuru kaut kādu klāt. Kaut ko, tagad tur nekas nebija. 17 gados. Un tad vecāks sajūtās sūdīgi. Un saprat, ka viņiem pohs bija tikai tāpēc, ka viņi izdomāja savu pohs vairāk nekā viņiem patiesībā bija. Viņi domāja, kā mēs vakar dzērām, kā mums reibu, un mēs bijām ho. Un tad liekas, man jau vajadzētu būt pohām, un tad tev ir sajūta, ka ir tiešām pohs. Fuiks vēl pie stūras. Nomirās cilvēki, tas bija, jā, es pālies. Un tad policists tā, tu jau pālies, brauc mājās. Iet pa ielu, piekoja fujek, tu mēģini uzmākties veicināt, es pārpēc biju piedotās. Tu biji skaidrā pilnībā. Tev bija 0,2 promils tagad. Jā, tā tiešām traki. Bet, labi. Lūdzu, nepērciet biļetes, mums jau visas biļetes ir nopirktas. Pērciet tagad biļetes uz Singapūras Satīna koncertu. Jūs zināt, kas ir mīlēt ar galvu šovs? Es esmu dzirdējis, bet neesmu skatījies. Es kaut kā skipoju šito visu šodien. Jā, mums tieši ir viena tēma ieteikta. Bet nosaukums labs mīlēt ar galvu. Kā būtu mīlēt ar galvu, viņa savu mazo galviņu izmīlēt kādu. Tas ir tādu šovu lūdzu uztaisiet. Galva pret galvu, ka viņš tu bija olām sidies ar citu šaļu galovkam. Tā ir īsta mīlestība. Kurš beidz, tas zaudē. Kurš beidz, tas zaudē? Tāds TV šovs, kurš beidz, tas zaudē. Kurš beidz, tas zaudē. 2-6-2, sit kokā. Vai tu nedrīkst beigt? Un tas ir viss, kas tur notiek. Saucās On the Edge of Life. Kurš zaudē, tas izstājas nāk cits vietā. Nākamais, jā. Un tā viss par inti. Kamēr visi preļi iziet. Čempions sievietes, un viņas nahujas tulbas nemāk beigt normāli, kā mēs šaļi. Easy. Te mums ir Džeks tāda interesanta lieta, kas viņam jaunas dzīvē ir. Viņš saka, es ar priekšnieku sarunāju, ja piedušu darbā biks, tad ir apmaksāt brīvdienu. Jā, tas labs dīls. Šīs fantastiskā joka mēs arī beidzam šo epizodu. Es domāju, ka augstāk mums vairs nebūs, kur visu labu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mēs par to spēli pateicām? Pietiekam, to vienu teikumu pietiekam? Nē, mēs atsevišķi ierakstījām.